Bet 27. aprīlī lielkoncerts arēnā Rīga. Bravo, bravo. Esam atspērušies, jā. Jauns albums arī uz to pašu. Un albumam nosaukums 10. Jā. Uzmini, cik būs dziesmas albumā? 10? Jā. Tu zini, kā arēnas koncerts sauc? Ko? Arēnai koncerta nosaukums kāds ir? 9? Gandrīz, jā. Precīzi. Viss 10, 10, 10. Viss ap 10, jā. Un jūs uzskatos būsiet 10? Pat vairāk. Mēs ejam jau uz priekšu uz tiem nākamajiem gadiem. Ok. Bet, pašiem ir sajūta, ka jūs esat 10-gadīgi grupa. 10 izklausās daudz. Nē, sajūtas nav. Bet satraukums pirms arēnas koncerta ir, ka esam gājuši un ka varbūt esam gatavi. Jā. Tāda ir, jā. Tu nevar tagad teikt, varbūt. Cilvēki jau pērk biļetes. Nē, viss jau kārtībā. Jau drūzmējās pieejas. Mēs esam gatavi. Viss ir kārtībā. Tas vairāk pirms mēs nolēmām taisīt tur arēnu. Bet es iedomājos, šis ir liels notikums un 10 gadi. Vai jums ir vispār atmiņas saglabājušās par visu to periodu? Jo, ballīte, es iedomājos, koncerts, ko tur var atcerēt? Atmiņas it kā ir daudz, bet tajā pašā laikā šodien, kad mēs sākām arī nedaudz tīt apakaļ, kas ir noticis, daudz, kas jau ir piemirsies, jo tiešām pasākumi ir bijuši daudz, ir daudz visādas interesantas lietas bijušas, ko ik pa laikam tu, atceries kaut kāds uzplaiksnījums, bet, ir tomēr jāparok apakaļ. Jā, mums ir kaut kāda bilde no sākuma. Muzika, oh my God. Ļoti labi. Cik jauki! Tā ir pat pirmā bilde mūsu. Klimata kontrola iznāca ar šo bildi. Un starp citu šo bildi mēs fotografējām Purvciemā. Vienā no tādām arkām, kur bija ķieģeļu siena, un pēc tam Marats viņu smuki apdeitoja, un pēc tam dabūjām to, ko mums vajag. Tā kā var redzēt, ka 10 gadus atpakaļ Photoshops jau bija. Jā, to mēs redzam. Bet, Marat, tu neesi mainījies vispār. Emīls ir palicis, kā varētu teikt. Saki. Vairāk. Interesantāk. Jā, arī. Jā. Jā. Jūs esat gatavi šādam pavērsienam? Mums ir arī tas videoklips. Pirmais. Es saprotu, ka tas ir pirmais videoklips, ko jūs esat taisījuši. Un mēs varam pastīties fragmentiņu. Mūzikfilms. Abracadabra, tava magia laba. Tā nobur un nelaiž vaļā. Abracadabra. Kā jūs varētu uztvert nopietni? Starp citu, mēs to video filmējām pie manas mammas viesistabā, novilkām zaļu lupatu un vienkārši, kaut kādā, es nezinu, cik tur 2x2. Mēs kurām brīžām bija tā, ka pleciņi iet ārā no kāda, kad negāja. 2x2 tāds kvadrātiņš bija, un pēc tam es viņu uz laptopu, es nesaprotu, kā to varēja samiksēt, samontēt, bet, tā, ka visu to izgriezt ārā un salikt tos foniņus. Jā, un uz laptopu, kurš ļoti lēni iet. Man liekas, es minos, ka tu diezgan ilgi arī viņu taisi. Dēļ tā tieši. Bet budžets nekāds. Budžets bija, tagad uztaisīt klipu cita pasauli drusciņi. Krietni cita. Cita, jā. It kā tēta guļami. Mēs esam atraduši pāris citātus, un jums būs jāpasaka, kurš no jums to ir teicis. Jā, vai jūs labi pārzināt grupas vēsturi kopēju, jūs pārzināt labi? Tur rakstīts es, viņš, jā, attiecīgi. Tā miedarbība senāk, jā? Jā, principā jā. Laižam vaļā. Pirmais citāts, kur mēs gribētu zināt, man liekas, ka meitenes visu laiku pucējas, tā kā ir ko redzēt visu cauru gadu. Šo ir teicis. Labi. Un pareiz atbilde ir Marat. Tu paskaties. Viņš bija sākumā, mums ir gadu starpība, droši vien tajā laikā es vēl neatļāvos kaut ko tādu pateikt. Droši vien. Jā, tagad gadu starpība ir sarukusi, jā, es saprotu. Jā, tagad ir savādāk. Nākamais citāts. To es izdarīt nevaru, līdz ar to necenšos likt augstāk par savu dupsīti. Ok. Jūs esat viensprāts, Emīls to ir teicis. Bravo. Kas nodeva dupsītis? Jā. Jo tu savējo nesauc par dupsīti. Man liekas, es atceros kaut kādu interviju kontekstu. Ok.
kontekstu nodardošana tajā brīdī, kad tiek pieminēts dupsīts un lekšana pa viņu, bet mūsu gadījumā nav. Trešais droši vien gribētu dzīvot kā prāta vētru, uztaisīt 2 koncertus gadā un viss forši. Šādu lūk apgalvojumu. Tu saki, ka Marats un Marats saka, ka... Es saku, Emīl. Pareizā atbilde ir Emīls. To mums ir teicis. Ok. 1 aplauss, Emīl, tev. Aktierim, tirtam, ģesterim ir mati. Lūk, ar šādu apgalvojumu. Kāds no jums ir nācis klajā? Ja es būtu jūsu vietā, es arī rādītu viņš. Un šo ir teicis Emīls. Internets. Mēs to pēc tam iedosim atskaiti. Un 5. ja nemaldos, un noslēdzot. Kurš šo ir teicis? Bravo, šo ir teicis Marats. Jo! Bravo. Tavu sapņu lietus novijis, tavas visas zvaigznes debesīs, tavas lūpas padus sasildīs, tavas rokas saule uzausīs. Un tu jau zini kādēļ. Un tu jau zini kādēļ. Debesis ienita. Es domāju, ka pietiks. Jā. Tā ir sliktākā visu laiku pantomīma, ko es esmu redzējis. Sapratu? Tu saprati? Kolosāli. Emīl? Man nav nejausmas. Es tiešām... Zini, kas ir? Es tevi pilnībā saprotu. Īpaši žests, kad... Tas uzrunā. Kurā gapsī ir? Kurā gapsī vienkārši tās viņš ir. Viņš vienā brīdī vārdiem padziedāja līdzi, un tad es nolasīju. Labi, mēģināsim. Debesis. Manā pilsētā līdz. Debesis iekrita. Jā, bravo. Es nezinu, kādā veidā, bet lūpu lasīšana Kozmena atceļam, ja? Viņš kaut kā, un tu jau. Labi. Piezvanīs. Jā, un varbūt trešais, jūs varat noņemt austiņas tagad. Trešo mēs izdarīsim, trešais ir vissarežģītākais. Tāpēc trešo jūs varēsiet minēt bez mūzikas. Vienkārši skatoties uz to, ko viņš rāda. Mūzika skan Kozmenam, un arī skatītāji nezinās, līdz ar to teorētiski arī skatītāji var minēt, ja jums ir sīka vaļa. Kozmen, vai tu esi gatavs? Kozmen? Nē, tu neesi gatavs? To es zinu, jā, bet vai, tu vari rādīt? Tikai nedziedi līdzi ar muti. Vēl nesākās dziesma, laikam. Dzied līdzi. Tas ir mums tiesa. Atkal? Tev ir jautri? Ok, bet skaidrs, lai tagad mēs nesadzirdam no tām austiņām. Vai jums Kā ir likās idejas? kustības ļoti līdzīgas iepriekšējām kustībām? Nē, nelikās. Nu jā, šīs arī aizgāja. Tas nav remix, debesīm iekrīt tevī? Kāds remix, debesīm iekrīt tevī? Tas nav. Paša tevis atcerēts remix, debesis iekrita tevī? Tāds sajūta, Nē, ok.
Nu, šī ir ļoti sarežģīta. Es domāju, ka to nav iespējams atminēt, tāpēc varbūt mēs viņu varam noklausīties dziļi violas izpildījumā. Riepas ir jāmanā, riepas ir jāmanā visi.